Ideja ir vienkārša. Lielajās grāmatās, Homēra Iliādā un Odisejā, Dantes dievišķajā komēdijā mēs redzam sevī atspoguļoto dievišķo dzirksteli. Šīs grāmatas ir kā portāls uz dievišķo, bet problēma ir tā, ka lielākā daļa cilvēku tās nevar izlasīt un izprast. Ko darīt parastajiem cilvēkiem? Atbilde ir Jēzus. Jēzus ir portāls uz dievišķo, kas pieejams ikvienam. Ja tu vienkārši atceries viņa dzīvi, ja atkārto viņa vārdus, tas tev dod piekļuvi dievišķajam un atgādina, kas tu patiesībā esi. Homēram un Dantem vajag augstu izglītību, bet Jēzus stāstu var zināt jebkurš. Ik viens var sekot viņa teicieniem, un tas jau atver durvis uz dievišķo. Tāpēc Jēzus ir dievišķā demokrātija. Viņš ļauj katram no mums piekļūt tam, kas agrāk bija tikai elitei. Dievišķā dzirkstele ir tevī. Tā spīd, kad tu mīli un esi mīlēts, kad esi radošs, kad dari to, kas tev patiesi svarīgi, kad klausies savai sirdī. Sabiedrība mēģina to apslāpēt ar naudu, statusu, bailēm, bet tu zini patiesību sevī. Jēzus to atgādina. Klausies sirdī, esi drosmīgs. Dari to, kas liek tavai dzirkstelei spīdēt. Kad tu esi savienots ar dievišķo, tad tu esi patiesi dzīvs.